visi runā, ka jābrauc uz Eiropu strādāt. Un Latvijas jau tā kā nav ne Eiropā, ne Eiropietis. Ar labu izglītību profesijām ārsti viņi izvēlās cept būciņus vai ravēt burkāns. Tā, ka mēs kopā gribētu kaut kur braukt, kaut ko ravēt vai fabrikā strādāt, man mūžā tā nav ienāca. Es daru to, lai viņi būtu ieinteresēti palikt te. Esiet sveicināti raidījumā par jauniem cilvēkiem un viņu izvēlēm saimniekošanai Latvijā. Šoreiz teritorijā 20+. Varakļānos uzzināsim, kādēļ no daudzu cilvēku sapņu zemes Vācijas jauni ļaudis atgriezušies mājās un ir gatavi ārzemes iekarot ar jaunām eksporta idejām. Aizvedīsim jūs arī pie kādas ģimenes Limbažu novadā, kuras audzētos smilcērkšķus tādus izrādās labprāt uzpērk Polijas miljonāri. Bet par rokdarbiem, kulinārijas sacensībām un vienkārši kopā būšanas prieku, kas vairo zināšanas, uzzināsim caur amatu māju Rojaslādi, fantastiskajām jaunajām meitenēm un dāmām vislabākajos gados. Kā zināt, ka svešumā nav labākā mājās? Tikai izmēģinot darbu un sadzīvi tur. Tieši tā savulaik studējot izdarījuši arī mūsu šīs dienas stāsta varoņi – Biruta Brice un Gats Meijers. Paralēli mācībām apstrādājuši Vācijā, kur saņēmuši arī labus darba piedāvājumus. Bet nu jau krietnu laiku šī ģimene saimnieko Varakļānos, kur pašiem savus ziedu veikaliņš un klusi nākotnes plāni. Varakļāni dzīvo savu rimto dzīvi un steidzīgie gājēji reti pamet skatu uz kādu skaistu puķidobi, kas atrodas pašā ielas malā. Tā veidota varavīksnes formā un priecē acis ar krāšņiem ziediem. Kad garām gājējiem taujājam, kas to veidojas, neviens īsti nezina. Toties cilvēks sirds ir pilns ar nožēlu par to, kā mēs pašlaik dzīvojam, neizpratni par to, kādēļ jādodas uz citām zemēm labākas dzīves meklējumos. Tā kādreiz bija vispār autoosta šajā vietā. Jā, bet tagad šeit ir puķu dobe. Un tā vienmēr tiek iestādīta par godu pilsētas svētkiem. No Latvijas laukiem, kas aizbraukuši, viņiem vajadzētu dot iespēju kaut kādu labāk dzīvot, ja mums ļoti slikti dzīvo. Kā tas būtu dot iespēju? Kas tieši jādara? Darbu, pirmkārt, darba nav. Un mūsu valdība priekš cilvēkiem neko labu nedara. Par lauku ļaudīm neinteresējās. Puķidobi kādreizējās Varakļānu autoostas vietā jau vairākus gadus veido tieši Biruta Brice, kura tepat pāri ielai dzīvo, tur savu ziedu veikaliņu un kopā ar vīru Gati domā par nākotni. Mums bija tāda doma studēt Vācijā. Un tad mēs to realizējām un bijām kopā vienā augstskolā un studējām gadu. Un tad braucot pa vasarām uz šejieni, mēs te palīdzējām Birutas mammai, tieši tajā puķu biznesā. Bijām jau pastrādājuši arī tur Vācijā un sapratām, ka tas nav maizes bez garozes. Arī viņiem ir tādas pašas problēmas, kā arī šeit. Tā strādāšana, tikai jāstrādā vienkārši. Visa biznesa darīšana iesākusies pateicoties Birutas mammai, kuras māja atrodas ļoti labā vietā, te ir Varakļānu centrā. Pamazām domājot, ko un kā darīt, abi secinājuši, ka ārpus Latvijas nezinu vai izdotos kļūt par savas dzīves saimniekiem. Tā saimnieka apziņa, tas ir tas galvenais, jo tur nebūsi, lai izsistos līdz saimniekam, būtu ilgi jāstrādā. Šeit bija tas vieglāk realizējams, jo te vēl viss attīstījās tajā momentā. Un tas bija tas dzinulis, kad it kā pašam kaut ko veidot. Izvēle par labu puķu stādiem noteikusi Gata un Birutas izglītību. Lai pircējiem piedāvājums būtu pārskatāmāks, ķērušies arī pie līdzekļiem, kas pieejami no Eiropas Savienības fondiem. Tiesa gan visus nepieciešamos darbus uzreiz nemaz nesot iespējams paveikt. Aizmugurē ir redzams šķūnis, tas jau ir tāds vecs. Protams, viņam tās pēdējās stundas tiks nojaukts. Tur tiks būvēt tā kā garaža vai noliktava. Un paplašinājumu tālāk uz siltumnīcu palielināts. Tas ir iesniegts projektā, un tad tas ir uz nākošo gadu pavasarī. Lai gan izskatās, ka Birutai un Gatim vienmēr domas vienā virzienā vedas, tā gluži nav. Domājot par attīstību, abiem ir atšķirīgs priekšstats, ko un kā būtu jādara.
Biruta ir pārliecināta, ka nākotni saistām ar garšaugu eksportu. Savukārt Gatis ir piesardzīgāks. Apgrozījumu var kāpināt, protams, ar kvalitāti, jā, ko mēs arī cenšamies diezgan stingri strādājam pie kvalitātes, jā, lai panāktu, un apjoms. Cilvēki arī izvēlās vairāk, kur ir lielāks apjoms, kur var izvēlēties, jo nevar uz tādiem maziem apjomiem to apgrozījumu panākt. Vismaz pagaidām ar aizrautību vecākiem palīdz arī jaunā paudze. Puiku trakulības šajā ģimenē pakārtotas darāmo darbu apjomam, un, kad nepieciešams, viņi nāk talkā un darbi ir daudz raitāk. Kaut ko grūti prognozēt, jo mūsdienu tehnoloģijas, interneti, kompjūters un internets, tas ir tik aizraujoši, kad grūti pateikt. Bet tā cerība ir palikt. Tāda naiva cerība vienmēr ir. Es varētu būt par darbinieku. Labi darbinieku. Kur es strādā, taisa mājas, jo tas ir ļoti labi. Var dabūt ļoti daudz pieredzes un lai būtu čakals. Vēl? Es gribētu kļūt par šoferi, tālbraucēju, kurš pārdāk pa kravām, jo var apsarīt citas valstīs un arī ar ģimeni ekskursijā aizbraukt. Bērnu audzināšana, puķu dārza apkopšana, darbs siltumnīcās, 2 veikalu, šeit Varakļānos un arī Madonā kūrēšana, tas viss prasa daudz laika. Vai vēl jauniem cilvēkiem šāda ikdiena nav par grūtu un vai to izdodas dažādot? Izdodas, ja vien pašiem ir šāda vēlme. Tāpatās kādu mērķi varam pakaut, nedzirdot nevienam. Pasapņojam, varbūt kādu skaistu sapni, kuru ieliekam zemapziņā un pēc tam, kas to zina, varbūt pēc gada vai 2 var realizēt. Un tāpatās arī tā visa āra, tā daba, ko mēs pavadām nojojot, ne jau tikai pa parku, bet arī mežā, tas vienkārši liek smadzenēm, gan fiziski vienkārši atslābināties no tā saspringuma, ko tu piedzīvo darbā. Vairāk jau mums sanāk tagad pēc Jāņiem. Līdz Jāņiem mums iznāk vairāk strādāt, mazāk sanāk tā laika, bet pēc Jāņiem mēs izbrīvējam tās sestdienas, svētdienas vai kādu vakaru. Ar puiku kopā izbraucam cauri parkam, vai tagad arī panojojam. Gatis teica, Varakļānos paliekot arī tādēļ, ka negriboties piedzīvot dažu vecu ļaužu teikto, ka uz vecumdienām sirds velk bērnības vietu virzienā, kur palikušas vairs tikai atmiņas. Labāk savu dzīvi nodzīvot tur, kur jūties piederīgs, ir pārliecināts viņš. Kas mēs tur būsim? Jā. Nē, vienkārši tā doma jau tāda, labi, viss tur ir labi, varbūt tu strādā un visu tu tur dari un dzīvo, bet galu galā, tas tā Latvijas daba, tie visi apstākļi. Tur tu jūties kā iespiests tāds, ierobežots. Te liekas, ka tā daba un viss pārējais ir daudzreiz brīvāk. Liekas, ka daudz brīvāk tu vari justies mājas ir mājas. Lai gan nav vēl zināms, vai par saimnieku Latvijā izvēlēsies palikt arī Birutas un Gata dēls, prieks, ka viņa abi saimnieko šeit, dodot darba vietas apkārtējiem un pierādot, ka arī ārpus metropoles un debesmanas solījumiem citvietā Eiropā strādāt un labi dzīvot var arī Varakļānos, pavisam mazā pilsētiņā Latvijas austrumos. Diāna Krogzeme ir netipiska lauciniece. Iebraucot viņas sētā Limbažu pusē, var likties, ka Diāna visu mūžu nodarbojusies ar stādu audzēšanu. Taču patiesībā vēl pirms 3 gadiem viņa bijusi izteikta rīdziniece, galvenā grāmatvede lielos un vidējos uzņēmumos. Taču vienā brīdī tas viss apnicis. Varbūt tas ir no tā, ka kamēr bija tie treknieki gadi, stress šausmīgs sakrājās. Mums abiem bija tādas profesijas un tāda darba, ka mēs strādājām daudz vairāk nekā 8 stundas dienā un 5 dienas nedēļā. Vienkārši tas nogurums krājās un gribējās to dzīvi padarīt lēnāku.
kā teikt, modētās kustības, slow food, slow life. Un līdz ar to arī bija šī doma tiešām, viņa visu laiku bija zemapziņā, gribējās projām. Laikam dzīve mums to piespēlēja. Tā nu rīdzinieki sākuši meklēt sev mierīgāku nodarbošanos. Ir daudz un dažādi veidi, ko iesākt laukos, un Krogzemji gribējuši atrast kādu brīvu un perspektīvu nišu. Tā sanāca, ka vīrs taisot mājaslapas, uzdūrās vienam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš teica, ka stādus ļoti lielā apjomā ieved no Polijas, un kāpēc Latvijā šeit neviens neaudzēs skujkokus, lapu krūmus. Tā mēs nolēmām pamēģināt, izstāstīja, kā tas ir darāms, un pie vīra vecākiem uz viņa zemes iesākām stādīt stādus. Un pamazām šeit braucām aizvien biežāk, kamēr saņēmām piedāvājumu no kaimiņiem nopirkt viņu īpašumu. Un tā mēs beigās nevis nopirkām, bet apmainījāmies. Šīs mājās esošie, dzīvojošie cilvēki aizgāja uz mūsu mājām Rīgā, un mēs atnācām uz šejienu. Tas bija pirms 3 gadiem. 12. augustā būs 3 gadi. Pieņemot lēmumu atteikties no dzīves Rīgā, Diāna zvanījusi visiem paziņām, kuri savulaik izdarījuši līdzīgu izvēli. Neviens no viņiem nav centies Diānu atturēt, bet gluži pretēji, iedvesmojuši mest Rīgu pie malas. Tā nu sapakojuši mantas, un vienā jaukā dienā rīdzinieki kļuvuši par lauciniekiem. 2008. gadā mēs iestādījām šos stādus. Šie bija atvesti no Polijas, maziņi, pavisam, ļoti maziņi, kā jūs redzat, varbūt tur tālāk. Un tā mēs viņus tur iestādījām, tad sapratām, ka izrādās viņi ir jālaista, rīdzinieki, mēs nezinām, ka viņi ir jāmēslo. Viņiem vajag žogu aplikt apkārt, lai meža zvēri nenoēd, ka viņi izrādās ir jāravē. Un tad mēs tā sākām braukt aizvien biežāk. Kāds 2 gadus mēs nobraukājām visu sezonu, pa dienu strādājām Rīgā, pa sestdienām, svētdienām, ņēmām atvaļinājumus, braucām šeit visu apkopt. Kamēr mums kaimiņi izteica piedāvājumu samainīties ar īpašumiem. Un tad ļoti ātrā laikā mēs šo priekšlikumu pieņēmām, un tā mēs atnācām šeit. Principā dzīvojam jau 3. gadu. Tagad patstāvīgi nodarbojamies ar šo visu. Paši sevi Krogzemji uzskata par iesācējiem. Viņu 17 hektāros tiek audzēti pāris tūkstoši košumu krūmu, kas tiek uzskatīts par nelielu apjomu. Veiksmīgākais starts bija smilcērkšķu, upeņu un zemeņu stádi, kuriem tūlīt pretī atradušies noņēmēji. Vietējie komercdārzu īpašnieki. Grūtākajos brīžos palīdzējuši un joprojām palīdz Diānas vīra vecāki, kur par jauno ideju pārcelties no Rīgas uz laukiem, sākumā bijuši mērenā šokā. Mēs diezgan traģiski uztvērām. Es domāju, kā tur būs. Gada, kur bija labs darbs, bija gudra sieviete, labs darbs bija. Dēlam savs darbs, bija savu māju uzbūvēta. Visu pametu un nāca uz laukiem. Mēs domājam, ka tur, ka nešauj buku. Kaimiņi jau smīkņāja. Kaimiņi smīkņāja un arī mēs, kad atnācam, uztraucamies, cik gadus atpakaļ mēs esam atnākuši? Mēs 30. 30 gadus. Tā kā bija tādīs gados, tā kā bija bums nākt uz laukiem kāds tur. Ka mēs atnācam, tad teica, gan jau tie rīznieciņi, ko viņi teica, te ir tādi bijuši diezgan. Bet mēs esam šeit. Tiesa Diānas vīrs šobrīd atkal darbdienas vada Rīgā, jo piekritis kādam īpaši nozīmīgam darba piedāvājumam. Bet Diāna tādu būšanās iedziļinājusies jau pavisam pamatīgi. Nesen arī pabeigusi Bulduru dārzkopības vidusskolu. Sākotnēji tā bijusi Eiropas fonda prasība, bet Diāna nebūtu nenožēlo, ka ir ieguvusi zināšanas, kas pavisam konkrēti nodara viņas lauciņā, proti stādu audzētāju dārzkopu profesiju. Visam jānotiek pārdomāti, jo apjomi tiek pieprasīti lieli. Īpaši daudz enerģijas aiziet smilcērkšķu stādiem. Izdarīts ir diezgan maz. Mums ir 50 000 jāsasprauž. Es domāju, ka labi, ja mums ir kādi 5–7 tūkstoši sasprauzt. Tā mums vēl darba pilnas rokas, vismaz 2 nedēļas. Darbs ir vienalga, vai spīd saule, vai līst lietus. Šie stādi ies uz komercdārziem Latvijā, privātu personām, kas izmanto Eiropas Savienības fondus, kā arī ies uz Poliju, jo Polijā šobrīd nav attīstīta smilcērkšķu audzēšana. Viņi ar to grib ļoti nodarboties. Viņiem ir sajaukušās šķirnes vai vispār bezšķirnes stādi, un tāpēc šobrīd ir liels pasūtījums no privātu personas Polijā, kas ir pasūtījusi uz 2014. gadu stādus dažādas šķirnes. Šajā ziņā Latvija, paldies Dievam, ir pārāk par Poliju. Principā visu mēs pārējo pērkam no Polijas ņemam, bet vismaz smilcērkšķu jomā mēs noteikti esam pārāki.
Lai cik daudz darāmā arī nebūtu, Diāna strādnieki nekurna. Par tādu alternatīvu kā braukšana uz ārzemēm viņi pat dzirdēt negrib. Ārzemēs biju. Pabiju. Nosvinēju Ziemassvētkus, jaunu gadu. Un pat ciemos biju. Pie krustmeitas. Bet man dzīvošana nepiesaista tur, man tikai ekskursija. Man patīk vairāk laukos. Laukos esmu piedzimusi, augusi, visu mūžu laukos pavadīts. Biju uz Angliju, dzīvoju 4 mēnešus. No sākuma bija darbiņš, bet tur palika arvien mazāk un mazāk. Un arī man puisis bija palika Latvijā, tad jau bija tā. Bija ļoti sāpīgi, nevarēja izturēt emocionāli, bija ļoti grūti. Un tāpēc jau laicīgi jau 2 mēnešus nodzīvoju, jau pasūtīju biļeti atpakaļ uz mājām. Nav bijusi doma pabraukt uz ārzemēm nekad. Es šeit strādāju jau 12 sezonu, 12 gadu. Man šeit patīk šis darbs. Un uz pilsētu. Pilsētā nekad neesmu dzīvojusi. Šeit laukos es visu savu mūžu. Pilsētā man nepatīk. Kamēr Diāna Krogzeme fano par dzīvi laukos, viņas meita izdara savus secinājumus. Nemaz nesot tā, ka viss būtu tik rožaini, kā mamma saka. Un tā kā es esmu bērns, tā man labāk patīk lielāka sabiedrība, tāpēc es dzīvotu pilsētā. Bet no otras puses, piemēram, vasarā pilsētā ir karsts, te ir dīķis, te var ātri atvēsināties. No otras puses arī laukos ir forši. Man jau it kā ļoti garšo ogas, bet man viņas nepatīk lasīt un tīrīt. Tāpēc laukos ir ātrāki dzīvot, jo ir viss kaut kas jādara. Tad jau labāk pievērsties mūzikai. Spēlējot kokli, ir iespējams izšmaukt no ogu lasīšanas un tīrīšanas. Diāna ir pārliecināta par stādu audzēšanas perspektīvu un savu izvēli pārcelties uz laukiem nebūtu nenožēlo. Globālais secinājums viņai ir tāds, ka rīdzinieks paradoxālā kārtā mēdz izrādīties vislabākais laucinieks. Noteikti ir iespējams. Es domāju, ka rīdziniekiem arī ir plašākas iespējas, viņi ir daudz vairāk redzējuši. Viņi atšķirībā no lauciniekiem zina, ko no šienes var paņemt. Laucinieks sen jau vairs neredz ne dabu un tos procesus nenovērtē to, cik šeit ir skaisti, tīrs, un rīdzinieki to visu zina, var un grib. Viņiem ir cita pieeja. Ja daudz viet Latvijā saka, mums jauni cilvēki tikpat kā nav, tad Rojā lepni norāda, mums bērndārzi un skola pilni, bet jaunieši aizrautīgi un aktīvi. Turklāt šīs mazpilsētas dāmas, kā jaunāks tā vecāks, izdomā un apkārtnes sabiedrībai piedāvā daudz ko interesantu un noderīgu arī brīvā laika pavadīšanai. Galvenā ideja ģenerātora šeit ir Inga Slāvija, pateicoties kurai Rojā nu ir sava amatu māja – Rojas Lāde. Zīmīgi, ka savu mājvietā radus bijušās Latvijas Krājbankas telpās, kas atrodas pie galvenā pilsētiņas laukuma. Tajā vienmēr notiek kāda pasākuma. Bankas izušana amatu mājai nebūtu nesot smags mantojums. Šeit esot mājīgu mauru un dāmas cer, ka drīz pie Rojas Lādes pulcēsies tik garas līdzdarboties gribētāja rindas, kā pie Krājbankas tās pēdējās dienās. Tikai ar to atšķirību, ka šī vieta darbosies vēl ilgi. Šeit šī vietā bija viena kasīte. Tanī pusītē bija otra kasīte, te bija tā priekštelpa. Šī vietā aptuveni stāvēja dators, kur varēja internetu bankā pārskaitīt no Krājbankas telpas. Nu, tad tur tālāk dziļāk iekšā, tur viņam bija atpūtas telpa, jā, un tur ir arī lielais seifs, kas mums ir atstāts, bet piekaramās atslēgas ir jāmeklē pašiem. Kas neklausīs, nepareiz tamborēs, liks iekšā tur. Mēs jau esam sākuši ardīt, te ir stikli ārā. Šī letīte tiks noņemta nost, īstenībā visa šitā siena tiks izārdīta. Mēs piedalāmies projektā, ļoti ceram, ka naudiņa tiks piešķirta. Tad mums te būs galds, garš ar daudziem krēsliem, ka varēs strādāt vēl vairāk cilvēku nekā mēs te tagad esam. Un tanī pusītē tur mums ir doma, ka mēs dabūsim savas šūjumašīnas, gan izšūjumās, gan parastās. Tad tur mācīsies šūt, kas gribēs šūt. Un gar to sienu ir doma, ka mums būs tāda tā kā izstādīta, kur būs arī dažādi darbiņi, ko mēs esam taisījuši un varēs arī nopirkt.
Ingas aizraušanās ar tamborētiem oriģināla dizaina tērpiem ļāvus piesaistīt visdažādākā vecuma dāmas, kuras nekautreiz atzīt, ka tamborēšana kļuvusi par kaut ko vairāk nekā tikai izklaidi. Es esmu gados vecāka, es pie jaunajiem atnāku. Man tāda sajūta, ka es pat arī esmu jaunāka. Kaut gan, manos gados jau vairāk, vai tas neviens negrib mācīties tamborēt. Bet, interesanti ir. Kaut ko tādu, piemēram, cepurs. Jau, mājās es, protams, ka es netamborētu. Es tamborētu vienkārši sēdziņas, ja. Tagad te cepurs uz tamborē čībiņu, somiņu uz tamborē. Vismaz tā, ka, ir ko darīt. Tā kā kaut ko sev var uzstāstīt, kaut kādu aksesuāriņu, to būs rudens, ziema, ja, un tad, cepures, šāles, pleclakati, kaut ko tādu interesantu, izcelties. Individuāli. Bet to, ka tāpat mēs nepaspējām vasarā teikt uztamborēt zābaciņas, ļoti gribējām. Mums tā aizrāva, bet mēs ar savsargiem tā visi nomācījāmies, ka tur nepietika laika. Bet tā es domāju, noturēt, es domāju, nevienu nevar ar kaut kādu. Tas ir individuāli. Ja man, piemēram, šī ir dzimtene, man te viss patiks, te mēģināšu kaut ko veidošu, cīnīšos, tādā veidā. Tas no cilvēka atkarīgs ir. Varbūt kāds šīs dāmas par jaunām neuzskata, bet viņas pašas ir pārliecinātas jaunības slēpjas domāšanā. Tādēļ esot prieks, ka šurp nākt gatavas nevien 20 gadnieces, bet arī pensijas vecuma kundzes. Un tādēļ visas kopā jau ir izdomājušas pielietojumu Krājbankas mantotajai seifu telpai. Kādreiz savā laikā, kad te bija banka, te bija seifs, kad nācām skatīties, kurā vietā mēs būsim, tad te mūs iekšā nelaida, acīm redzot, te vēl bija naudiņas, ko mums negribēja rādīt. Tad tagad tas seifs ir, it kā ir arī durvis atstātas, kaut gan mums jau viņas, es domāju, ka vairs nevajadzēs. Pašlaik to, ko mēs esam izārdījuši, mēs liekam te iekšā. Lai netraucē. Bet ir doma, ka viss materiāls mēs paši arī izmantosim, nekur neko prom nedosim, un līdz ar to tad, mēs būsim racionāli cilvēki. Piesaistīsim galdniekus vēl kādus, jo galā amatu māju, ja mēs taisam, tad taisam ar visiem, kas ir. Meklēsim no klūgām, kas spina, meklēsim, kas ar koku strādā. Nevis tikai tamborēt, adīt, šūt, izšūt. Ja domājat, ka rojenieces tikai izšūt prot, tad maldāties. Viņu nākotnes plāni ir grandiozi, un ar vienu no tiem mēs tiekam iepazīstināti kādā omulīgā virtuvē. Izrādās dāmas ir nolēmušas palīdzēt pavisam jauniem ļaudīm apgūt virtuves maģijas pamatus. Mums tiek demonstrēts vietējais gardums – roješu sprotu salāti. Interesanti, ka viņām padomā ir arī ēst gatavošanas konkurss apkārtnes varas vīriem. Es jau ko gribu uztaisīt uz rekordu, vai es nevaru visātrāk, bet ja no Rīga palīdzēt, cik ātri var uztaisīt rosu. Jā. Bet ar to un šito, es nezinu, ļoti ātri var. Protams, ja viss izvārīts, jā. Bet tad, kad viss izvārīts, mēs varam uztaisīt sacensības amatmājā, kurš ātrāk, vai ne? Jā, tieši tā. Super ideja. Pierakstam, būs nākošais, ko mums tur darīt. Es jau vispār Tagad vajadzēja gurķīši, jā? Ja kādreiz, kad es strādāju klubā, es gribēju tādu uztaisīt raidījumu, tā kā, LNT vai kur ir, ka es gribēju, lai vietējie veikali pasponsorē, piemēram, ciemu priekšsēdētājs sacenšās ar kaut ko tur. Bet uz 1. aprīli mēs to varam dabūt gatavu. Tas jau tāpēc es gribēju veikaliem, lai katrs veikals iedod dāvanu, kad pa 5 vai pa 3 slāpti, pa produktiem ir runā. Inga Slāvieta neaprobežojas ar amatu māju vien. Savu māksliniecisko talantu viņa liek lietā, apmācot arī rojups jauniešu dažādām interesantām lietām. Piemēram, sveču marmorēšanai, kas ieinteresējusi pat puišus. Klātesot vienā šādā nodarbībā bija interesanti uzzināt, ko skolas bērni domā par palikšanu Latvijā un tiem, kas no tās aizbraukuši. Man kā brālis ir ārzemēs jau devies strādāt, bet es pat biju doma, bet es pārdomāju, es vairs nebraukšu. Tas ir pēdējais variants. Kas tev motivē pārdomāt? Tas, ka brālim ir labi, bet tas, ka mājas ir, piemēram, es mācos Jūrmalā, un tas, ka mājas ir diezgan tālu projām, tur uzreiz liekas tā, ka diezgan ir mājas sajūta ir vairāk ten, un tad grūti ir diezgan tā braukāt no mājām uz skolu un atpakaļ. Es domāju, iet uz žurnālistiku. Manuprāt, arī tur varētu kaut ko atrast Latvijā. Tagad, kā mans teicis, saka, vajag 20-gadīgs darbinieks ar 30 gadu pieredzi.
Un, manuprāt, nevajadzētu tik varētu būt zemākas prasības pret jauniešiem, lai viņi arī varētu kaut kur dabūt to darbu pieredzi. Viņi vēlas dabūt kaut nedaudz vairāk to naudu, bet es nepiekrīstu aizbraukt uz ārzemēm, jo gal galā šīs ir manas mājas un es netaisos viņas paimest. Iespēja radīt ko tādu, kas citiem nav. Drauga plecs līdzās un kopīga lieta, kur piesaista vēl daudzus citus, ļaujot attīstīties un pat kaut ko nopelnīt, šķiet tā ir rojas dažādu jaunu cilvēku paudžu vienojošais elements, kas nākotnē varētu ļaut šai vietai pastāvēt. Ar domu, ka nekur nav jābrauc, bet jāspēj saskatīt sev nepieciešamais tepat līdzās. Nākamajā raidījumā dosimies uz Skrīveriem, viesosimies Ģipkā un apmeklēsim arī Lībagus. un 26. janvārī Ventspilī notiks 11. starptautiskais bardu sajietes Tatjanas diena. Почему только после стопочки? Да еще в плацкартном вагоне открываются души, как форточки, и лежат, как... 25. janvārī pulksten 19. Pārventas bibliotēkā notiks Olgas Zaļeskas un grupas Svaja Streda no Minskas ieskaņu koncerts. Tajā piedalīsies arī Ventspils bardi. Ieeja bez maksas. 26. janvārī Teātra namā Jūras vārti gala koncerts, kurā piedalīsies autori un izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas un Kazahstānas. Клетки, клеточки, я и ты строим стены надежные, важные, да к черту стены, стройте мосты. Biļešu cenas 3 lati, pensionāriem, studentiem un skolniekiem 2 lati. 25. un 26. janvārī starptautiskais bardu sajietes Tatjanas diena. Draugi tiekas atkal. Pasākumu organizē Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija ar Ventspils pilsētas domes, uzņēmumu Ventspils Grain terminālu, ostas celtnieks, Ventspils Reiss, viesunama Dzirkaļi, Ventspils mūzikas skolas un Teātra nama Jūras vārti atbalstu. Informatīvais atbalsts Kurzemes televīzija, 1. Baltijas kanāls, laikraksti Vesti Sivodņa un Ventspils avīze. Ansamblis Mrija aicina uz labdarības koncertu Ziemassvētku brīnumi 17. janvārī pulksten 18. Pārventas bibliotēkā. Piedalās ansamblis Mrija, studijas Karameli grupa Šokolāde, Ventspils 6. vidusskolas audzēkņi un Jeļenas Smirnovas kolektīvs. Ieeja par ziedojumiem.